ChatGPT līdz šim ir pierādījis sevi kā uzticams spēļu iznākumu prognozētājs. 3 spēles un visas reizes pareizi noteikts uzvarētājs. Pārliecinies noskatoties iepriekšējās epizodes. Pēdējā spēlē Latvija, Slovēnija, ChatGPT prognozēja rezultātu 4-1 Latvijas labā bija 5-2. Ar nelielām atšķirībām rezultātos, bet vienmēr ar precīzu uzvarētāju. Tagad skatāmies, kas notiks spēlē ar Zviedriju. Mūsu čatā šoreiz jautājam. Ņemot vērā jaunās uzvednes, prognozē, kāds būs rezultāts spēlē starp Latviju un Zviedriju šajā čempionātā, kā arī ņem vērā iepriekš jau nospēlētās spēles. Par sarūktinājumu Latvijas izlases faniem ChatGPT prognozē Zviedrijas uzvaru ar rezultātu 4-2. Uzvaras iespējamība Zviedrijai 70%. Latvijai 20%. Kā vienmēr atceries, ChatGPT nevar paredzēt nākotni, bet tas var palīdzēt izdarīt pamatotas prognozes. Dažkārt arī slotas kāds mēdz izšaut. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.